Mani sauc Gundaga, un es mācos Daudzavas pamatskolas 8. klasē. Daudzavā ievērojama vieta ir Elītes sēravots. Viņš izplūst purva malā, un viņš tiek uzskatīts par svētvietu. Kādreiz bija plāns tur uzbūvēt dziednīcu, bet tas netika īstenots. Latvijas valsts meži ir izveidojuši vietu, kur var pastaigāties, un aiziet pie pašā arī sēravota. Tur ir izveidots arī dabas liegums, kur aizsargā dažādus augus. No ceļa līdz sēravotam var aiziet ar kājām mierīgi arī. Vietējie cilvēki zina to, ka uz Elītes sēravotu jāiet ar pozitīvām domām, lai ūdens palīdzētu būt labiem un foršiem. Mēs katru gadu ar skolu ejam pārgājienā uz turieni, un arī mēs ar ģimeni esam tur bijuši. Man patīk pastaigāties, man patīk spēlēt flautu un klavierus. Diemžēl Daudzavas pagastā nav mūzikas skolas, tāpēc es braucu uz Aizkraukli. Jā, skolā ir pasākumi, kuros man arī piedāvā spēlēt flautu. Piemēram, mums piektdienas skolā būs ģimenes dienas pasākums, kur varbūt arī spēlēšu. Mums arī pavisam nesen bija pēdējais zvans. Klases biedriem patīk, ka mēs ejam mūzikas skolā, jo tad viņi var arī pamēģināt paši tā kā citreiz viņiem iedot, pamēģināt salikt flautu un arī paspēlēt viņā. Mājās man sanāk trenēties katru dienu, lai varētu skolā spēlēt pareizi un arī mūzikas skolā. Nē, mana ģimene nav muzikāla, bet man arī draudzene iet mūzikas skolā un arī mēs vienā gadā iestājāmies. Tas likās paši. Man mūzikas skolā šogad ir jāpabeidz 2 gadi, lai te, kad es būtu skolā 9. klasē, lai es arī būtu pēdējā gadā mūzikas skolā. Es domāju, ka es mūzikas skolu pabeigšu šogad sekmīgi, un priekšā vēl ir daži pārbauddarbi, bet es domāju, ka es uzrakstīšu viņus sekmīgi.